Iesākot nākamo sižetu, gribu noformulēt vai paskaidrot savu pozīciju. Šis būs sižets par vēsturiskām tēmām, un lasot atsauksmes par līdzīgiem sižetiem dažreiz, jāsaskaras ar viedokli, ka ko no tur par seniem laikiem. Tagad ir cita armija, citi karavīri, citu uzdevumu un jāstāsta par tiem, nevis par sen pagājušiem laikiem. Būtība ir tā, ka šie senie laiki ir mūsu valsts vēsture, un šajos senajos laikos latviešu karavīri ar ieročiem izcīnīja Latvijas neatkarību. Daudz šajās cīņās krita, un tās nav nekādas leģendas, teikas vai fantāzijas. Tā ir īstenība. Tā ir mūsu tautas identitāte un vēsturiskais pamats, uz kura ceļam pašreizējo valsti. Ja šos agrākos notikumus aizmirstam un to nozīmību samazinām, veidojas izkropļota vide, un mūsu nedraugi var mums iestāstīt dažādas muļķības. Šoreiz stāsts par Latvijas armijas pirmo kauju. Karaspēku toreiz komandēja Oskars Kalpaks. Kauja notika tālākajā Latvijas rietumu galā, netālu no Lietuvas robežas Zemgalē pie Lielauces. Jau vairākus gadus šeit kaujai veltītā pieminekļa pakājai pašvaldība, Zemesardzes 51. bataljons, Jaunsargi, Zemesardzes veterāni un vietējie iedzīvotāji rīko pirmās kaujas atceres pasākumus. Šodien aprit 96 gadi kopš pirmās kaujas, nopietnās kaujas, ko izcīnīja Kalpaku bataljons. Šai sakarā mēs esam šodien sapulcējušies, lai pieminētu kritušos, lai atcerētos tā laika notikumus. Tā ir pirmā kauja, pirmais Kalpaka panākums, un varbūt tas ir arī kā raksturojums mūsu tautai, mūsu mazajai tautai, kad arī mazs var būt spēcīgs, mazs var būt stiprs, mazs var būt tas, kas dod virzību tālākai, lielākai attīstībai. Es domāju, ka mūsu pienākums ir pirmkārt jau saglabāt vēsturi. Šajā piemiņas pasākumā rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis, viņš ir daudz vēsturisku pētījumu autors, pastāstīja par šiem brīvības cīņu notikumiem. Šeit bija tā, ka Dobeli sarkani ieņēma kāds 3-4 dienas iepriekš, un Kalpaks sūtīja visu laiku izlūgs, kas tad notiek. Bet neko aktīvi pretinieks nedarīja, un tāpēc zināmā mērā tajā naktī no 15. uz 16. janvāra 19. gadā mūsēji pieļāva vienu lielu kļūdu. Viss tas mazais Kalpaku bataljons, kur pat nebija 200 karavīri, viņš izvietojās šeit, Lielauces pilī, un augšējos stāvos bija atstāts uguns. Tas nakts kaujās tas tā nekad nedara. Un tāpēc šī sarkanarmiešu vienība, no 2. padomju Latvijas pulka, viens bataljons, viņi pienāca diezgan tuvu. Bija ap 2 naktī putenis, sniegs, sals, bet mūsu bataljons bija izlīdz 3 posteņus uz galvenajiem ceļiem, un tā nevarēja pēkšņi pienākt pie pils klāt. Tad ir tas brīdis, kad notiek šī sastapšanās kauja, un abas puses tur pieļauja kļūdas. Mūsējot uguni atstāja, savukārt sarkanarmieši viņi ložmetējos nebija ielējuši kopā ar ūdeni, tādu speciālu eļļu. Zināt tos Maksimu ložmetējus, tādu apaļu stobru, viņi tajā laikā bija ļoti populāri. Jo sarkanējiem tā, teiksim, kaujas koncepcija bija tāda, kad ar lielu uguns pārspēku, tad ar Maksimu ložmetējiem šaujot, karavīri viņiem bija kāds 4 reizes vairāk, viņi pēkšņā tādā nakts uzbrukumā uzbruks Kalpaku bataljonam un viņi pilnībā iznīcinās. Pēc tam arī vietējie latvieši daži deva ziņas, kā Kalpaku bataljons ir izvietojies. Jo tolaik cilvēkiem vēl īsti nebija skaidrs, kas tāda Latvijas republika ir un kas vispār būs nākotnē. Un tad bija tā, ka pienāca priekšējie karavīri, vispirms 2 kavalēristi. Viņi, ieraugot mūsu posteni, uzreiz jāja atpakaļ, un tūlīt sarkano vienību izvērsās ķēdē un gāja tātad uzbrukumā. Pirmais kritušais Kāls Dambīts, ko jau minēja, viņš krita
tādos nestandarta apstākļos. Tā laikā daudz kas trūka, un viņam zābaki bija pa mazu. Un pastanē viņš viņas bija novilcis nost, nedaudz bija atsēdies, atgūlies. Viņi bija tādā nelielā koka mājiņā iekšā. Un tās bija burtiski dažas sekundes, nekā tā pastanē nedara, viņam noteikti tās kājas sāpēja, kas izšķīra to, ka viņš gāja bojā. Otrs karavīrs momentāli skrēja uz pili, lai brīdinātu savus biedrus, kad ir pēkšņs uzbrukums, bet viņš to nepaguva. Un tas karavīrs, kas skrēja uz Lielautas pili, viņš aizmugurē dzirdēja, ka latviski tur sauc, nešāja, viņš padodas. Bet tas otrs sarkanarmietis tomēr izšāva, un tas ir mūsu pirmais kritušais. Un tad bija tā, ka tas sarkarējs, kas palika dzīves, atskrēja uz pili, brīdināja pulkvedu Kalpaku. Tur bija viens vecs, vairāk 10 karavīri dežūrā, kas negulēja. Mūsiem momentāli izvērsās pretī, tad nostājās ar šautenēm, tad pils priekšā. Tur sākās uguns kāvi, tā diezgan nežēlīga. Ātra, un pulkvedis Kalpaks no labās un kreisās puses sūtīja pret uzbrukošiem sarkanarmiešiem atlikušos karavīrus. Un tā kā tie ložmetēji nedarbojās uzbrucējiem, tā kauja bija diezgan īsa un tikai ar šautenēm. Tad saņemot uguni no priekšas, arī no kreisiem un labiem sāniem, jeb flanga, uzbrucēji ātri atkāpās. Mūsie tad izsūtīja tā kā izlūks, patruļus, un tur viens tāds, teiksim, caur asinīm tāds tā kā humoristisks militārs notikums bija, kad divi mūsu izlūki sadūrās ar diviem sarkanarmiešu izlūkiem. Mūsu karavīri bija profesionālāki, viņi turēja šautenes gatavībā, bet sarkanarmieši bija uzlikuši šautenes uz pleca. Un tas, protams, izšķīra to, kad mūsie izšāva ātrāk un viņas abas sašāva. Viens bija uzreiz nogalināts un otrs izrādās bija ievainots. Un tad, kad tie divi mūsu izlūki nāca atpakaļ, tad viņi redzēja, ka tas viens jau smagi ievainotais pretinieks ir dzīvs. Un tad viņš teica latviski, čomiņi nešāvi, es arī no Rīgas. Izrādās, ka tai vienībā bija diezgan daudz bezdarbnieki, jauni puiši savarvēti par naudu drīdzinieki, tai sarkanarmiešu vienībā, kas tagad uzbruka, teiksim, tautiešiem, latviešiem. Tāds bija tas īsumā tas stāsts. Kalpaka vienība, pateicoties ne tikai varonībai karavīri, bet arī dažām šīm te sakritībām, viņi palika dzīvi, tas kodols bija izveidots un vēlāk šie virsnieki, karavīri, seržanti, kas bija Kalpaka bataljonā, viņi tika nozīmēti uz citām lielākām vienībām, ko veidoja. Un pēc gada jau mūsu armija bija uzvarētāja un atbrīvoja Latviju. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?